Labdien visiem! Mani sauc Velta. Šodien būs adīšanas epizode, kurā parādīšu vienu savu procesa sākumu. Un tā iepriekšējos video jau esmu rādījusi divas savas adītās kleitas. Un, kā mēdz teikt, kleitu nekad nav par daudz, tāpēc nolēmu arī šogad uzadīt sev kādu kleitu. Varbūt līdz gada beigām uzadīšu 2 vai pat 3 kleitas. Un tā mana pirmā kleita bija adīta no dzīs, kuras sastāvā vilna un akrils. Otro kleitu adīju no dzīs, kuras sastāvā kokvilna un akrils. Un savu trešo kleitu adīšu no dzīs, kuras sastāvā ir 100% kokvilna. Pirmo reizi adu no šādas dzīs, tātad no Jarnārta, 100% kokvilnas dzija. Šī ir lentīšu veidīgā dzija. Tātad izskatās šādi. Tātad 100 gramos metrāžu 225 metri un ražotājs ir norādījis, var adīt ar adatām numuru 3. Tā kā pirmo reizi no šādas dzīs adīju, protams, nolēmu uzadīt paraudziņus. Vispirms noadīju paraudziņu ar adatām numuru 3, ļoti tāds saspiests, ciets adījums izveidojās, tāpēc noadīju 2 paraudziņus ar adatām numuru 3,5. Vienu paraudziņu izmazgāju un pēc izžūšanas izmazgātais paraudziņš bija platumā izstiepies apmēram par centimetru. Garumā ne, bet tieši platumā. Un jau pēc šī te jaunā paraudziņa, pēc šī te izmazgātā paraudziņa, tātad veicu visus aprēķinus un sāku adīt ar adatām numuru 3,5. Teikšu tā, ja adītu džemperi, tad var adīt pat ar adatām numuru 4, bet tā kā kleitai tomēr ir jābūt tādai, teiksim tā, stingrākai nekā džemperim, stingrākam adījumam, lai labāk turētu formu, vismaz, man tā labāk patīk. Tad es adīju ar šīm adatām numuru 3,5 un tātad sāku adīt kleitu adu no augšas uz leju ar atvērto valdziņu paņēmienu, uzmetu vienai plecu daļai valdziņus, adot izveidoju ar nepabeigto rindu palīdzību šo te plecu daļā šo te slīpumu. Tieši tāpat uzmetu otrai plecu daļai valdziņas, un pēc tam jau pieaudzēju valdziņus kaklu izgriezumu līnijai un savienoju abas daļas. Tā, šeit man ir nodīts apmēram, cik centimetri, 18 centimetri, un tad es valdziņus noraucu un izmazgāju šo te nodīto daļu. Tātad arī, protams, šī te nodītais gabals arī platumā izstiepās, pirms tam platums bija 56 valdziņi, tad tagad ir 60. Tieši tas, kas man ir vajadzīgs. Tā kā tagad turpināšu jau adīt kleitu uz leju, un tad, kad būšu izadījusi šo te ficīti, vai tad, kad būs, teiksim, tā nodīts 20 cm, apmēram 20-23, tā būs šī te rokas izgriezuma platuma daļa, tad adīšu mugurpusi, savienošu plecu daļā priekšpusi un mugurpusi, un tad jau turpināšu adīt pāpli, un tad būs vieglāk kleitu laikot un skatīties, kur noraukt, kur pieaudzēt valdziņus. Un šai kleitai noteikti krūšu daļā adīšu iešuves. Ko vēl par šo te dziju gribēju pateikt? Tad, kad es šo te gabalu mazgāju, tad ūdens bija tāds tumši pelēks. Man pilnīgi izskatās, ka pēc mazgāšanas šis te gabals ir palicis nedaudz gaišāks. Tā kā, tā ir tāda, laikam dzīs īpatnība, varbūt tikai šai krāsai grūti pateikt, bet, ūdens, kā saka, bija tāds tumši pelēkā krāsā. Ko vēl par šo kleitu, lai pasaku, pagaidām neko arī vairāk nevar pateikt, jāturpina tikai adīt. Tā, gribēju vēl pateikt, adatas parādīt, ar kādām es adu, tātad šīs ir adatas no Drops sērijas, 3,5 adatu, garums 80 cm lociņa. Un šo dziju labāk, šo te lentīšu dziju, kokvilnas lentīšu dziju, labāk adīt ar adatām, kurām nav pārāk smails šis te gals, jo
ja ir tāds spicāks adatas gals, tad, nu, ļoti viegli šo te dziju ir tā sadalīta, šo te lentīti, jā. Vispār pēc taustes, kad ir izmazgāts, man ļoti patīk adījums. Jā, es nezinātu, ka šeit ir 100% kokvilna, varētu likties, ka šeit ir klāta viskoze, jo adījumam ir tāds spīdumiņš mazs izveidojies. Nu jā, katrā ziņā pēc taustes ļoti patīkams sajūtas ir tādas. Nu tāds šodien ir mans stāsts par manu kleitu. Nu, un turpināšu adīt. Paldies, ka skatījāties manu video, un tiekamies jau kādu citu reizi.